Optimists, pesimists un reālists iet internetā par digitālo klātbūtni. Sveicināti Hais Marketing podkāstā. Paneļdiskusijā šodien studijā mums būs digitālais trilleris, kur optimists, pesimists un reālists diskutēs par uzņēmumu digitālo klātbūtni, bez teikt par internetu klātbūtni. Izklausās varbūt kuriozi, kāpēc es teicu trilleris. Es vēl gribēju teikt uz vienu dīvāna. Dīvāna mums nav, jā, bet pie viena galda mēs diskutēsim. Lūk, kāpēc izklausās interesanti? Tāpēc, ka mēs pavērsīsim to caur vienu metodi, kas ir ļoti efektīva un darbojās un ko izmanto coachingā. Tā ir Walta Disneya metode. Bet mēs te multfilmus noteikti nefilmēsim. Ja, bet stāsts ir, kā jau es teicu, par 3 skatu punktiem. Mēs paskatīsimies uz uzņēmumu digitālo klātbūtni no optimista skatu punkta, no pesimista skatu punkta un no tāda reālista skatu punkta. Mans vārds ir Ričards. Es šodien esmu reālists, vienā lomā vēl ar tādu moderatoru, lai savus kolēģus optimistu un pesimistu, lai viņi tur galīgi nesaietu ragos. Bet kas tad ar mani studijā? Ar mani studijā es iepazīstināšu, tātad mums ir Valters, kurš šodien ir optimistu lomā, digitālā klātbūtnes eksperts, un mums ir Aleks, kurš būs pesimists. Vai viņa skatiens jau vien. Pesimistu lomā arī digitālās klātbūtnes eksperts. Ko iepazīstināt par sevi? Jā, sveiki visiem! Esmu Valters, un es šodien ieņemšu tādu kā optimista lomu, kā jau Ričards minēja. Un, principā, es uzskatu, ka katram mazajam uzņēmumam Latvijā ir jābūt internetā. Tas ir, principā, tā kā degviela mašīnai. Un jebkurš uzņēmums to var izdarīt tikpat viegli, kā pamosties un ieslēgt telefonu. Sveiki! Esmu kritiķis. Šodien laikam saukts arī par pesimistu, bet es gan teiktu reālists, tā kā moderators jau to sagrāba. Sauciet man vienkārši par kritiķi. Bet mans skatījums, principā esmu te, lai tā teikt, izspridzinātu tos rožainos sapņus. Ja optimists sola kaut kādus zelta kalnus, tad es būšu tas, kurš pajautās, cik tas vispār maksā un vai tas vispār ir kaut kas, kas ir vajadzīgs. Jo es ieņēmu savu lomu šodien. Viņš te naglas meta. Es esmu kaut ko sagrābis. Visiem. Nē, es arī parādīšu, cik viņš viegli var aplausties, tic man. Bet šis ir labi, jā, jo tāpēc, kāpēc sākumā teicu, ka šī metode strādā, jo dzīvē nav ideāls pasaules, jā, un dzīvē nav arī tikai melnās krāsas. Un es teiktu, ka arī tas stāsts, tas zelta vidusceļš, arī tas īsti varbūt nestrādā, tāpēc es domāju, ka būs interesanti caur 3 tādiem aspektiem paskatīties uz mazo uzņēmumu digitālo klātbūtni, uz internetu klātbūtni, ko tas vispār nozīmē, jā, kādas tur ir tie spēles noteikumi un tā tālāk. Labi. Man patīk, ka mēs esam jau zināmā mērā iesildījušies, jā, un tātad vēlreiz mūsu tēma ir mazo un vidējo uzņēmumu digitālā klātbūtne. Tātad, kas tas īsti ir, kāpēc par to būtu jārunā, un varbūt, ka sākam ar tādu kā īsu definīciju, lai saprotam vienu un to pašu un domājam zināmā mērā. Ja? Valter, ko tu saproti ar digitālo klātbūtni? Digitālā klātbūtni, es principā uzskatu, ka jebkuram uzņēmumam mūsdienās ir jābūt internetā. Jebkuram ir jābūt atrodamam, pamanāmam, jābūt viegli atrodamam. Tas ir būtiski. Gan Google, gan mākslīgā intelekta rīkos, jā, kā tas tagad arī kļūst ļoti aktuāli. Bet vienkārši ir jābūt pēc iespējas vairāk, pēc iespējas visur, jābūt pamanāmam, jābūt skaļam. Tā. Un atrodamam. Tā esot. Atrodamam, jā. Es jau, man liekas, 3 reizes pateicu to vārdu vienkārši. Labi. Aleks, digitālā klātbūtne. Kas ir digitālā klātbūtne? No tava skatu punkta. No manas skatu punkta šobrīd es teiktu, ka varbūt tas ir kaut kāds profils Instagramā vai TikTokā vai nezinu, pati mājaslapa, jā, tur Google biznesa profils vai kaut kas tam līdzīgs, nekas vairāk. Tā es to šobrīd izprotu. Bet tā frāze, ja tevis nav internetā, tad tevis nav vispār.
No tā skatu punkta saprotu, ka tas ir ok. Jā. Ja tu esi tur pāris platformās, tad jau īsti nav iespējams uzplaut kā uzņēmumam, vai ne? Tu tur esi, bet ķeksīši pēc, principā. Bet tu esi par to. Par to, ko viņš teica? Nē, par to, ka, ja tevs nav internetā, jā, tad tevs nav vispār. Jā, protams. Un tu noteikti esi arī par. Es jau 100 reizes to esmu dzirdējis. Reāli, man jau sūdīgi paliek no tā visa. Tiešām, piemēram, es esmu dzīves piemērs. Es esmu dzīves piemērs, kad var eksistēt tikai ar kaut kādu Instagram kontu vai TikTok. Labi. Esam tā nelielu ieskatu devuši, kas ir digitālā klātbūtne. Ja es tā kopā savēlku, tad tas nozīmē to, ka tātad vēlreiz klātesošs, atrodams, uzticams, pamanāms, tie ir tie galvenie faktori. Jautājums ir tikai, cik daudz. Jā. Tu saki, ka daudz, tu saki, liekat mierā, pietiek ar vienu. Ko tu teici, kur tu esi? Instagramā? Instagrams TikToks pilnīgi pietiekams. Jā, un vairāk nekur neesi. Ja? Pierādat man. Labi. Es domāju, ka mēs par šo vēl arī padiskutēsim. Labi. Ejam uz tad jūsu galvenajām lomām, ejam uz to optimista skatu. Tad uzbūr mums to ainu. Jā. To ainu, jā. Mēs ļoti gribam dzirdēt to ideālo to skatu uz digitālo klātbūtni. Ideālā gadījumā man šķiet, ka katram uzņēmumam ir jābūt bez mazliet tā kā Hollywoodas zvaigznei internetā, vismaz šajā mērogā. Es nesaku, ka tajā pasaules, bet vismaz, ja mēs esam Latvijas tirgū, tad viņš ir, ka viņš dara visu, ka viņš ir tā kā Hollywoodas zvaigzne parādās tādā šovā, tāpat arī uzņēmumam tas pats ir jādara. Jābūt vismaz 8 platformās, tā skaitā tur Instagram, Facebook, LinkedIn, jābūt mājaslapai sakārtotai, video saturs. Vienkārši, ka tu parādies visur, ka tavs klients un potenciālais klients iet vienā platformā tev redz, iet citā platformā tev redz, ka tu esi skaļš. Tā ir ideāla pasaule. Izklausās jaudīgi. Sākums labs. Tiešām 8 platformās tik daudz? Tiešām man sākot es pat teiktu. Tiešām nav ko darīt. Reāli tu domā, ka maziem uzņēmumiem tiešām ir tas laiks un resursi, lai to visu īstenot? Nezinu, vai ir, bet tā ir ideāla pasaule. Bet es domāju, ka mēs pie šī vēl nonāksim. Jā, par to. Es saprotu, ka tevi satrauc. Okay, jā, tā tad. Bāžas ir, jā. Labi, virzamies tālāk, bet kas vēl? Daudz, tur visur, kur. Okay. Nē, jā. Protams, ka tu esi tajās visās platformās, ar to vien nepietiek. Ir jābūt arī aktīvam tajās platformās. Ko tas nozīmē būt aktīvam? Tu publicē postus, jeb, kā Latvijas saka, ierakstus. Tu publicē bildes, tu publicē video. Vienkārši tu iesaisties arī ar savu auditoriju. Tu viņus iekļauj kaut kādās savos segmentos, vai tu atbildi uz komentāriem. Ka tu esi dzīvs, ka tavs uzņēmums ir principā tā kā elpojošs organisms digitālajā vidē. Droši vien, jā, gan 24/7 jāsēž Facebookā, tur jāsančē kaut kādu video, jātais un saturs jāliek. Tiešām, man jau tā maziem uzņēmumiem nav ko darīt. Es jau knāpi e-pastu varu uzrakstīt, kur vēl posts likt un pētīt, kas notiek tur. Jāplāno laiks labāk. Te zināmā mērā ir tas filozofiskais jautājums, dari visu pats, jā, bet cik ir tas resurs. Šo arī noteikti mēs paiesim, visticamāk, ka dziļāk. Labi, 2 aspektus tā kā minēji. Daudz saturs. Un plus vēl aktuāls saturs. Jā, ka nav pusgadu atpakaļ es ieliku. Tu negribi ienākt Facebook lapā kādam uzņēmumam, pie kāda potenciāli var kļūt par klientu un redzēt, ka viņam pēdējais posts ir tur 2 gadu atpakaļ. Bet forši. Labi, tad kas vēl? Ir kaut kas vēl, kas ir? Vēl noteikti ir tas, ka jābūt sakārtotai. Sakārtotai tādā ziņā, ka informācija ir vienāda, ka visi tā kā, teiksim, vienkārši, ka tu ieej Facebook lapā vai tu ieej Instagramā, ka tur tā informācija ir vienāda no telefona numuriem, no informācijas, no nosaukuma. Jo ļoti bieži es redzu to kļūdu, ka daudzi
Daudz uzņēmumu, pieņemsim, vienā platformā nosauc, šajā gadījumā Bērziņa klīnika. Nosauc Bērziņa klīniku vienā vietnē, un tad citā nosauc, Bērziņa veselības centrs. Un tas uzreiz gan googlēja, gan arī klientiem rada tādu kā sašutumu, ne sašutumu. Apjukumu, tas būtu tas vārds. Jā. Šis starp citu ir ļoti labs, jā, un man liekas, ka liela daļa uzņēmumu ar šo grēko, un līdz ar to tas arī ir viens no tiem aspektiem, vismaz cik es esmu dzirdējis, jā, ka arī Google un AI līdz ar to tad nesaprot. Tas ir tāpat kā, šodien ir Aleks, Ričards un Valters, jā, rīt mēs atnākam darbu un sakam, ka mēs esam, Jānis Pēters un Roberts, piemēram. Ja? Un viss tā domā, kas te notiek. Ja? Kas ir mainījies? Kas ir mainījies, kā tie paši. Labi, vēl. Kas vēl? Vēl milzīgs, es teikšu, tāds tā kā stūrakmens visiem uzņēmumiem un īstenībā kaut kas, ar ko lielākā daļa Latvijā uzņēmumu vienkārši neņem vērā vai nav laika ar to nodarboties, bet reputācija. Reputācija ir jāuztur, to daudz nedara. Reputācijai ir jābūt tādā ziņā jāuztur, ka tu iesaisties ar klientiem, atbildes atsauksmēm, ka tu arī veicini tā, lai viņi atstāja tev atsauksmes. Un kā to darīt? Tu vari atstāt, ja tu ir veikals, tu vari atstāt savu kādu QR kodu, ko daudz dara. Tu atstāji tādu iespēju vienkārši viņam atstāt atsauksmi. Un vienkārši pie tā jāpiedomā. Tas ir jādara, lai veicinātu lielāku plūsmu uz savu uzņēmumu. Atsauksmes, reitingi, un ka tas ir arī nepārtrauc process. Ja? Jā. Okay. Tev nekas nav sakāms? Ne, protams, ka ir. Ak, ir? Protams, ka ir. Tiešām, iedomājies, ka man kā klientam reāli rūp, ka man kaut kādam tur kurpniekam pie kā es jau eju tur 10 gadus ir 4,3 atsauks vai 3,9 vai 5. Tiešām, man jau ir personīga saikne ar to cilvēku, es zinu, pie kā es eju, es zinu, ka tas produkts ir kvalitīvs. Tiešām, kam tās atsauksmes vajadzīgas? Tas ir viens tikai no taviem klientiem, tad kā ar citiem klientiem. Ja šis tavs viens uzticamais klients pazudīs, kā tad cits klients tev atradīs? Es domāju par to. Bet vēl jau ir nepārtrauc tāds pārmaiņu. Jā, te jau nav stāsts, man liekas, tikai par esošiem klientiem. Te jau ir stāsts par jauniem klientiem, te ir stāsts par uzņēmumiem, par konkurētspēju. Man liekas, tas laiks ir tāds, ka tās pārmaiņas ir šodien pret rītdienu. Vai visu spektru pārņemt, tur nav nekāda šauba. Okay, labi, es saprotu, ka tev vēl ir kaut kas, ko mums likt galdā. Jā. Ir viens tāds milzīgs arī, ko kolēģis pieminēja, vai pretinieks šajā gadījumā. Mājaslapa. Mājaslapai ir jābūt, bet viņai ir jābūt, man liekas, pēc viss tas iepriekšējais sakārtots. Un mājaslapai jābūt, protams, sakārtotai un tīrai un labi atrodamai, bet un kas to dara, tas ir iekšējais, jābūt visai struktūrai, smuki sakārtotai, jābūt labam saturam, aktuālam saturam. Tā, ka saturs visu laiku ir tāds, ka visu laiku kaut kāda attīstība tur notiek, un tas arī strādā pie tā SEO. Tas arī veicina to atrodamību, vai ne, to internetā. Jo tomēr mājaslapa ir tas, ko cilvēki pārsvarā meklē, vai kaut kādā veidā tiek līdz viņai. Labi. Vēl kaut kas. Šis varbūt nav tāds, kā daudz par šo baigi nedomā. Par ko? Vispār domāt par to, kā tur dabūt naudu, kā tur dabūt kaut kādu profitu savā uzņēmumā, bet viena liela lieta, kas to veicina, ir, ja tavs klients ar tevi var, tevi sajust un izdzīvot personīgi. Un kas to veicina, ir uzņēmuma stāsts. Ir jābūt savam uzņēmuma stāstam, caur kuru tu ej pie tā klienta. Caur kuru tu, pievelc to klientu tuvāk sev. Un, vienkārši, lai tas stāsts rezonē ar tavu klientu. Un to var ielikt gan profilos, sociālajos tīklos, gan mājaslapā. Vienkārši tādu stāstu, ar ko tu vari paņemt savu klientu. Skaisti. Man šis patika. Nezinu. Man tagad jāraksta romāns par to, kā es sāku darīt savu darbu vai savu nodarbošanos, lai kaut ko pārdotu. Vienkārši no sirds, kas tev
pirmais, kas nāk prātā par tavu uzņēmumu, kāpēc tu sāki. Bet tad tiešām cilvēki to lasīs. Būsim godīgi, kā, lai es kaut kādu, pārdotu betonu vai ko. Tur cilvēkiem vairāk interesē kaut kāda cena, nevis tur kaut kāds mazs stāsts. Protams, varbūt tas nav prioritāte, bet vienkārši tu salīdzini. Kā, ja tu izvēlēs no vairākiem 3 uzņēmumiem, 2 no viņiem nav nekāds stāsts, ir tīri vienkārši cipars un produkts, bet tad 3 ir stāsts. Viņš taču ir atšķirīgs un viņš tā kā rada to. Nē, man liekas, ka stāstu var pēc būtības veidot jebkurš uzņēmums. Lai gan tas vārds, atslēgas vārds rezonē, un tu tā tēlaini, ja, un Aleks. Bet būsim reāli. Nē, pagaidi, viņam tas vārds betons. Izdomā stāstu, kas rezonē par betonu. Ja. Vienmēr var pieiet pie tā visādā. Bet labi, jā. Ok, uztaisam kopsavilkumu. Jā. Valters uzbūra, jeb izstāstīja to ideālo pasauli par to digitālo klātbūtni, tos galvenos aspektus. Protams, ka ir vēl tie spēles noteikumi, jā, bet es tādu kopsavilkumu tātad. Ir jābūt daudz platformās, jūs man labojat, jā, ja es kaut ko tātad. Viņš nelabos. Platformu skaits, jābūt aktīvam sociālos tīklos, dažādās vietās, jābūt ar kvalitatīvu, daudzveidīgu un aktuālu saturu. Ja? Tad nākamais ir, ka tā informācija par uzņēmumu ir konsekventa visās vietnēs, kur vien viņš ir. Ja? Tad nākamais ir pozitīvs atsauksmes un reitingi. Un plus vēl, kad tur tas notiek arī intensīvi. Un ka tu arī veicini to, ka tas notiek. Jā. Tieši tā. Un nevaram izslēgt vienu no būtiskiem faktoriem. Tā ir laba SEO atbilstoša mājaslapa. Un beigās tad ir uzņēmuma stāsts. Ja? Ir uzņēmuma stāsts. Labi. Tagad ir Aleks, tavs iznāciens. Tu visu klausījies, tu, protams, pa vidu tur arī iebildīji, bet tad šauj ārā. Es varu piekritīšu sākumā Ričardam, ka viņš sākumā arī teica, ka ideāls pasaules nav. Būsim godīgi, tā arī ir. Un es domāju, ka mūsu optimisti arī sponsorēta Google, visi tur mākslīgā intelekta rīki. Ja, tur, es domāju, ka viņam par šo normāli samaksāja. Bet padalīsies pēc tam? Labi. Es arī gribētu. Labi. Es varbūt gribētu pastāstīt, kā izstāsta reāli tā aina kaut kādos vairākos mazos uzņēmumos, mazos vidējos uzņēmumos tieši Latvijā. Pirmkārt, mums nevajag tur daudz laba, pietiekama mājaslapa, es teiktu, pilnīgi, kā jau sākumā teicu, ja tur viena vienkārši lapa, kontaktinformācija, produktu apraksts vai kaut kas tam līdzīgs, vienalga, ko tu pārdod, viss. Es teiktu, ka to pilnīgi pietiek, viss. Otrakārt, es teiktu, ja tiešām vajag, 1 vai 2 sociālās tīklus var uzturēt. Tā kā labi, es sākumā teicu, ka tur mums nav laika ar e-pastiem, rakstīšanu un tā tālāk, bet kaut kādu Facebook, Instagram kontu mēs mierīgi varam uzturēt. Tā nav problēma. Tur šobrīd viss ir. Visi ir, tā kā, es gribētu, visi ir, jā, visi sēž, visi tur skatās. Es teiktu, ka pilnīgi ar to pietiek un nav jēgas no tur 8 platformām. Atvainojiet, tak tu saki uzturēt, ko tur tu īsti domā? Regulāri saturu likt. Kaut kādu tur, nezinu, ja tur klientam interesē, kā izstāst mums padarītie darbi, es tur varu ielikt kaut ko. Jo tu savā ziņā piekrīti man, ne? Viņš piekrīt par 1, 2. Tas ir tas, ko viņš saka. Vairāk nevajag. 1, 2 mēnesī? Kaut kur ielikt. Nē, par vietām 2. Nā. Es saku tur, kur viss ir. Cies, lūdzu, kolēģi, ja? Es atvainojos. Es domāju, ka es dzirdu kaut ko patīkamu. Labi, treškārt es teiktu, ka visi jau man zina, būsim godīgi. Man tās arī atsauks un liekas tās diezgan nevajadzīgas. Ja man jau ir jau kaut bāzi klientiem uzbūvēt, man ar ieteikumiem no paziņām vai no citiem cilvēkiem priekš kā man vajag kaut ko vairāk. Būsim godīgi. Arī tērēt laiku un resursus, lai to visu attīstītu, tas neredz jēgu. Arī ceturkārt, visas šīs interneta lietas arī atkal milzīgi izdevumi, kas vispār, es teiktu, ka neatmaksājas. Un, protams, mājaslapa algot kādu, kas to visu uzturēs, dizainu uztaisīs, tur servers noturēs skatē, vai arī to pašam darīt 24/7. Kur ir garantija? Būsim godīgi, kur ir garantija, ka tas atnesīs kaut kādu rezultātu vai kaut kādu vienu klientu? Kur ir tas reāli? Kur ir tā atmaksa? Varbūt tikai mīnus budžetā būs reāli. Izklausījās skarbi.
Es varu izteikties, bišķiņ. Tu droši arī izteikties. Nē, nu labi, varbūt tu neredzēsi rezultātus tur nākamajā dienā, nākamajā mēnesī, bet tas ir tāds ilgtermiņa process. Tu ieguldies tajā, ka tavu zīmolu atpazīst ar laiku. Un tas ir tas, kas tev arī nesīs panākumus. Labi, piekārt, es arī vēl neesmu pabeidzis, ja piekārt, ja man vajag reklāmu, es labāk reāli palaidīšu kaut kādu Facebook vai Google reklāmu uz to brīdi. Ja man reāli vajag kaut kādu kampaņu izdeļ, man kaut kāds jauns produkts ir vai kaut kas tam, es palaidīšu kampaņu, visu. Tur vismaz man cilvēki redzēs. Tad tu saki, ka principā vienkārši pietiek, ka digitālā klātbūtne kā tāda nav vajadzīga un pietiek ar absolūtu minimumu, ka tu iezīmējies tur, bet neko vairāk. Vismaz es redzēšu rezultātu. Klausies, zvani, klikšķi. Es varētu redzēt visu statistiku, visu, kas ir no Google, no Facebook. Man viss jau parādās. Bet man liekas, ka tas tāds bišķi īstermiņa skatījums ir. Jā, tu dabūsi varbūt klientus uz vienu savu kampaņu, bet kas pēc tam notiek? Vajag nodrošināt tā, lai tev konstanti ir tā plūsma un caur to, ka tu uztver savus tīklus, ka tu ar savu auditoriju runā. Tas ir vienīgais veids, kā tu vari nodrošināt, ka viņi nāks pie tevis visu laiku atkārtot. Tā kā es domāju, es zināmā mērā piekrīstu, ka tas, ko tu tikko pateici, tas tāds īstermiņa skatījums. Īstermiņa arī rezultāts, manuprāt. Bet vismaz izmērāms. Labi. Vismaz izmērāms. Jā, protams, daudz ko arī var izdarīt pats, es teiktu. Būsim godīgi. Daudz no šīm lietām, es teiktu, katrs uzņēmējs var izdarīt pats kaut kādā brīvā brīdī, ja viņam tas tiešām reāli liekas vajadzīgs. Arī, kāpēc man maksāt kaut kādai aģentūrai vai speciālistam, lai tur kaut ko izdarītu, ja es visu varu ielikt Facebookā pats, Instagramā un tā tālāk. Var pats, bet tu darīsi. Arī pilns internets ir pamācībām. Nē, te es piekrītu, ka patiesībā jau tu ieej internetā un tu vari atrast, man liekas, jebkādu pamācību vai instrumentu. Tas ir īstenībā tas, ko es no paša sākuma teicu, ka jebkurš uzņēmums var to izdarīt, ja vien grib. Un es arī, man liekas, izmantoju tādu salīdzinājumu, ka var to izdarīt tikpat vienkārši kā telefonu no rīta ieslēgt. Vienkārši ir jāpieslēdz tam, jābūt tai domāšanai, ka tu gribi to izdarīt, ka tu gribi sasniegt jaunus klientus, jaunu auditoriju. Nostiprināt to. Labi, es nobeidzot arī pateikšu. Es teiktu, ka arī šis viss tirgus ar to mārketingu ir diezgan piesātināts. Jo visādi eksperti ir parādījušies, kam nav slinkums tur un katrs piedāvās sakārtot to savu digitālo klātbūtni un tā tālāk par ko noteikti summu. Arī katru nedēļu kāds zvana, tur mēs pamainīsim šito, man tur tāds un tāds piedāvājums ir. Kas jums tur ar SEO kaut kas no kārtībā, es man reku risinājums. Godīgi, man jau tas reāli sāk krist uz nerviem, un izstās jau pēc krāpniecības. Un es reāli nogurs no tā visu, un es teiktu, ka man vairs nevajag viņu pakalpojumus, jo neuzskatu, ka tie kaut kādu rezultātu nesīs, ja viņi tik daudz jau ir parādījušies. Nobliez. Te ir kaut kas, ko iebilst? Es godīgi nezinu, vai baigi daudz, kas to digitālo klātbūtni sakārto. Es zinu, ka ir daudz, kas tur piedāvā saturu veidot vai reklāmas kampaņas veidot, bet šitā ir lieta, par ko cilvēki baigi neaizdomājas. Tas tāds garlaicīgāks. Bet pagaidi, tad es gribu tā kā secināt, tu pie kā paliec? Tu paliec pie tā, ka digitālā klātbūtne patiesi nav, tur pietiek ar kaut kādu minimumu, pietiek ar kaut kādām īstermiņa kampaņām un ka viss pārējās pūles un resursi ir izšķiešana. Tā? Es teiktu, ka nevienmēr tā ir izšķiešana, bet būsim godīgi, vai tas tiešām atnes klientus. Ja es varu no reklāmas kampaņas redzēt patiešus rezultātus ar klikšķiem un skatījumiem. Es saprotu, tev reklāmas kampaņa strādās labāk, ja tev organiskais saturs jau ir. Darām pa vecam un ar mutvārdu reklāmu un kaut kādu vienu precīzu mājaslapu internetā mēs varam sasniegt rezultātus tāpat. Tas to pašu tiešām pienesīs. Darām pa vecam, man iznāca ārā vārds konservatīvs. Man iznāca vārds ārā konservatīvs cilvēks. Un šitas ir, man vispār politika, visu un politiķi, bet man patīk, viena politiķa sēdē un viņa saka, ka viņa ir konservatīva. Ja? Tāpat laikā viņai rokās ir jaunākās paaudzes telefons ar visām tehnoloģijām. Viņa saka, viņi ir konservatīvi. Tāpēc tas pa vecam, es nezinu, Aleks, ieklausies. Man liekas, ka pa vecam un... Ir jāiet laikam uz priekšu.
pasākumu uz priekšu. Okay. Labi, paldies, Aleks, tev par to viedokli. Arī mēģinājām iemesties un padiskutēt. Jā, no vienas puses ir tas ideālā pasaule, tas kā vajadzētu būt, ja tāds pēc pilnas programmas. Ja? Bet mēs, man liekas, arī ik pa laikam ielikām, ka ne jau visu vajag uzreiz, tūlīt un tagad. Savukārt, protams, tā tava piesardzība un skepse arī ir vērtīga. Ja? Tā arī ir jādzird, tajā arī ir jāieklausās, jo te es teiktu, ka ir tas jautājums, kur ir patiesība, vai ne? Un iespējams, ka man nepatīk tas, ko es sākumā teicu, ka pa vidu kaut kur, ja? Bet mēs nonākam pie jautājumiem. Un tie jautājumi būtu, zināmā mērā, lai mēs tā kā padziļinātu to diskusiju un kliedētu kaut kādas šaubas vai rastu atbildes, tad tas jautājums ir tāds, cik tad liela nozīme ir Google un, es teiktu, arī AI, ja, un citiem tiem tiešais rīkiem, lai klienti atrod uzņēmumu internetvidē? Es teiktu, ka vispār mūsdienās Google meklējumi un mākslīgā intelekta meklējumi ir vienkārši topā. Ja tu tur neesi, kur tu īsti esi, vai ne? Tās ir lielākā daļa no vietām, kur vispār cilvēki meklē. Labi, tu patīk runāt par tiem celtniecības uzņēmumiem, bet es vairāk pieskaros tur kafejnīcām vai kaut kādiem B2C segmentiem, kur cilvēkiem reāli vajag meklēt problēmu, kaut kādu atrisinājumu savai problēmai, es gribētu teikt. Un tāpēc tu gribi vienkārši ielikt sevi maksimāli tā, ka tevi izmet pēc iespējas tuvāk, lai viņi varētu pie tevis vērsties. Tāpēc es uzskatu, ka tam jābūt milzīga loma. Stāsts jau nav tikai par to, kurš meklē. Stāsts ir tad, kad viņš meklē, lai atkal mēs, kad tā kā teica Google un AI un iedod mums to rezultātu. Ja? Tad tas ir fakts. Tu esi tas, kurš to ietekmē. Jā. Nē. Es teiktu, es piekritīšu. Es piekritīšu tam, ko Google meklētājs ir svarīgs. Es domāju, ka neviens ar to nestrīdās. Tur cilvēki meklē, viss kārtībā, es saprotu. Bet es teiktu, pēc manas pieredzes, kaut kādam mazam uzņēmumam, es domāju, vissvarīgākais ir tas, ka viņi ir kaut kādā Google Maps, lai viņi var atrast kāds, potenciāls klients, kas pēc ieteikuma viņi ir iegūs, zina adresi, viss mēs varam aizbraukt. Es nezinu, vai kaut kāds AI rīks vai tur ieteiks manu kaut kādu būvniecības uzņēmumu, ja viņš patiešām nemeklē. Un vai ir kaut kāds tur tērēt milzu naudas lokālajiem SEO, jo es tikai strādāju vienā pilsētā? Ja visi jau man zina. Es teiktu, ka zināmā mērā jā, jo nav jau starpība, vai tu esi Jumpravā, vai tu esi, Valmierā vai Ludzā. Ja? Un es teiktu, ka zināmā mērā noliekam kaut kādas tās vai citas nozares, tie stāsta principā pa jebkuru nozaru un pa jebkuru mazu un vidējo uzņēmumu. Ja? Es paņemu tā, atkal tiek iedots, es kaut ko vēlos, vienalga vai caur AI vai caur Google. Ja, nav svarīgi, ko un kā es meklēju. Varbūt specifisks meklējums, varbūt vispārīgs meklējums. Un tad ir jautājums, no cik avotiem tev izvilks to informāciju. Un vienalga, tu esi kurpnieks, vai tu esi dārzkopis, vai mežsaimnieks, vai celtnieks, avoti no kuriem. Un ja to avotu nav vai to avotu ir maz, tad samazinās arī tās izredzes, ka tev atradīs. Tieši tā, daudzums un kvalitāte tiešām strādā tavā labā šajā gadījumā. Jā, ok. Man starp citu patīk, es kaut kur dzirdēju, un man patīk tas salīdzinājums digitālā pēda. Esat par to dzirdējuši? Digitālā pēda. Protams. Es teiktu, ka tas ir tā kā pludmalē. Ja, ka mēs ejam, mēs atstājam pēdas, bet pēc laika tās izgaist. Tas var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Jā, bet te ir tieši tas pats. Ja, vai mēs atstājam kā uzņēmums to digitālo pēdu un cik daudz vietās mēs atstājam, bet tādu paliekošu un nepārtrauktu. Kad visu laiku mēs liekam lai ejam uz pludmali. to nospiedumu. Es ātri vienu piemēru, man tiktu kā ienāca
viens uzņēmums Gulbenē, ja, kur viņi pārdod bērniem rotaļlietas. Ja. Nu, ir interneta veikals viss. Un vakardien tieši man atnāk video, kur viņš jau ir noguris. Un viņš saka, man vajag panākt, un viņš uzdod jau tāds izmis jautājums, kā man izdarīt, lai es dienā varu nofilmēt 9 video. 9 un ielikt. Un viņš jau ir nomocījies, jo viņam ir piegādes, viņam ir pasūtījumi, viņam ir preces, viņam ir tas, un tad viņš vēl nabaks domā tur par tiem sociālajiem tīkliem. Ja, Pareiz darbi. Jā, un viņš caur vienu kontentu, bet caur vienu kanālu viņš tur strādā, viņš jau ir sagūrs. Man gribas viņam uzrakstīt, es man liekas arī uzrakstīšu viņam, ja. Hei, mēs varam, gribās palīdzēt. Un te es atkal, kāpēc es par šo piemēru, jo viņam ir tikai viens kanāls. Un viņš ir nomocījies jau. Ja? Labi, ejam tālāk. Tātad, un es teiktu tā, nav svarīgi mazs, vidējs, liels, ja, bet tai digitālajai pēdai ir jābūt. Tev ir, Aleks, kas piebilstam? Nē, labi, tā patiesi esmu mazs, ja mans nav internetā pietiekami vai kvalitatīvi, vai kā jūs tur sakat, tad tas lielais Google un mākslīgā intelekta arī nevar uztvert man nopietni, tā jūs sakat, es saprotu. Nu jā. Ok, labi, tas kaut cik izklausās loģiski, bet atkal tam visam vajag laiku, naudu un resursu un tā tālāk. Labi, paņemam jautājumu par sakārtot internetu klātbūtnē, ka tā nav vajadzīga. Cik lielā mērā jūs tam piekrītat vai nepiekrītat? Protams, ka es piekrītu. Vajag rūpēties, nevajag rūpēties, ātrās kaut kādas atbildes? Vajag minimumu. Es teiktu, ka vajag minimumu. Es nepiekrītu galējībām. Tā kā, es domāju, to mēs visi saprotam, tas būtu loģiski. Bet, ka vispār nevajag, tas vispār izslēdzam. Bet es teiktu, vai vajag tam visam būt sakārtotam, perfekti izveidotam pēc visiem augstākiem standartiem? Es teiktu, ka nē. Tiem mazajiem uzņēmumam nevienmēr arī ir tā viņa prioritāte. Arī tas budžets ir ierobežots, laiks ir ierobežots. Drīzāk investēt kaut kādā jaunākā iekārtā nekā tur, vai noliktavas krājumos, piemēram, nevis kaut kādos tur mājaslapās vai tajās platformās, kā viņš tur teica. Okay. Absolūti nepiekrītu. Mēs runājam par uzņēmumu prioritātēm, vai ne? Un tu arī, kā jau tu teici, vajag ieguldīties, kā teici, noliktavas. Iekārtās, noliktavu vietās. Jā, ja tev nebūs sakārtot digitālā klātbūtne, tev vienkārši nebūs kam pārdot visus šos savus produktus, kā saka. Un vienkārši, ja uzņēmumam nav informācijas un atsauksmes, izvēlēsies kādu citu. Tas ir tas, par ko es runāju. Tad tev ir 3 uzņēmumi pielikti priekšā, tavi konkurenti. Un viņi dara šīs lietas, bet tu nē. Kāpēc lai klienti izvēlētos tavu uzņēmumu? Pasaki man, lūdzu. Tā, tīri. Izveidot bāzi. Bet es te piekrītu vairāk Valteram, jo runājot par to saturu un aktuālu saturu un sakārtotu, ja, tas ir tas stāsts, jo tu jau vari būt 10 gadus tirgū, ja, un tu vari, teiksim, ar to neko nedarīt. Bet es patiešām, ja es ieraudzīšu vai atradīšu, vai līdz manī nonāks kaut kas līdzīgs, ja, kurš man dod kaut kādu aktuālo informāciju, kurš man dod kaut kādu, nezinu, un es redzu, ka forši izskatās, un man rodas arī tā uzticamība, tad es noteikti, ka tur aiziešu. Neskatoties to, ka, piemēram, es sadarbojos ar tevi 10 gadus. Es esmu tavs klients. Ja. Ja tu stāvi uz vietas un neko nedari un sāk jau putekļi krauties un vispārējais, tad atvaino. Tad mūsu sadarbībai ir pienācis gals, Aleks. Esmu atradzis aizstājēju. Labi, mani visi zina, tur kaut kādu internetu klātbūtni nevajag, reklāmu nevajag, tie laiki ir pagājuši, jo statistika arī par to liecina. Negribu apgrūtināt jūs ar baigiem statistikas datiem, bet ātri, ka pa lielam ir 81% pircēji pirms, teiksim, veikt kaut kā pirkumu, veic izpēti internetvidē, un gandrīz 95% lasa atsauksmes, skatās reitingus, ja, ir uzticams, nav uzticams, ja, sastrādāšos, nesastrādāšos. Lūk, un tie dati ir nepielūdzami. Ja. Principā viņi tad arī tā kā pamatot par to, ko mēs runājam.
statistika ir iespaidīga. Jā. Nē, es būšu godīgs. Ne. Labi, es teiktu, ka es daļai piekrītu. Jā, es arī skatos atsauksmes, piemēram, eju kaut kādu kafēnī skatīties vai kaut ko tam līdzīgu. Es paskatos dažreiz, bet pilnīgi ignorēt arī nevajag. Tur es arī piekritīšu, ka pilnīgi ignorēt nevajag, kad nevajag tur, lai krājās putekļi. Es teiktu, tas tāds ļoti, ļoti šaurs skats uz to visu pasākumu. Lēnām sāk. Kā sāk atvērties, jā. Tev ir kaut kas sakāms šajā? Jā, vienkārši nav jau viss jādara uzreiz, nav viss platformās jādabū uzreiz. Šodien ielādē Facebook, ielādē Instagram, šodien visu izdara mājaslapu. To var darīt pakāpeniski, ka tu, šajā mēnesī pievienojas Facebookā. Okay. Nākamajā mēnesī Instagramā un sāc tur izveidot kaut kādu pakāpenisku plānu. Sākamā tur viens posts mēnesī pieņemsim. To jebkurš var izdarīt. Kaut vai, svētdienā tur, kad tu beidzot paņem pauzi, bišķi varbūt. Man sakot, ejam pa soļiem. Pa soļiem, jā, tiešām pa soļiem. Nav stāsts, ka viss uzreiz. Jā. Lai gan sākumā, kad uzbūrta tā likās, ja, bet kad ir kaut kāda stratēģija, ir vēlme to darīt, un tad jau attiecīgi pa posmiem virzās uz priekšu. Ja? Okay. Mēs tev nepārliecinājām joprojām? Es teiktu, lielāko daļu varbūt, ka jā. Es teiktu, ka varbūt jā, tas ir svarīgi, jā, bet joprojām man uztrauc tas, kā reāli panākt to, ar ierobežotiem resursiem. Es domāju, tas ir pats lielākais faktors arī visiem uzņēmumiem, gan maziem, gan vidējiem. Jā. Tad mēs nonākam pie tā galvenā, jā, ko tad darīt maziem vidējiem uzņēmumiem. Jā, un parunāsim mazliet par tiem risinājumu praktisko pusi, bet paklēdēsim ātri mītus, ja, kā Valters pirms sarunas teica, tajā vietā tad būs tavs monologs. Ja, tad es te jā, var izpāsties. Pirmais mīts tad ir mūsu visi zina, jā, tā tad man internetā nekas vairs nav jādara. Kā jau mēs teicām un diskutējām, patiesībā tie laiki ir pagājuši. Jā, patiešām. Ir pierādījums tam, ka lielākā daļa cilvēku meklē informāciju tiešsaistē, un nākamais ir arī paši lielie Google AI, ja, kuriem ir svarīgi šo informāciju atrast. Tas ir viens, tā kā šis mīts aiziet. Ja. Otrs ir, ka pietiek tikai ar vienu mājaslapu vai vienu kaut kādu sociālo tīklu, un ka vairāk neko nepietiek. Nepietiek. Ja? Ja, protams, stāsts ir par to, ka grib uzņēmums izmantot maksimāli tās savas iespējas. Bet maksimums nav jāsaprot, ka viss uzreiz, tagad un tūlīt. Ja? Protams, mājaslapa, protams, lokālie portāli, nozaru portāli, teiksim, kaut kādi populārākie sociālie portāli, un tīkli, tas ir svarīgi. Kāpēc platformas skaits ir svarīgs? Arī par to runājām. Ja negribas atkārtoties pa lielam, tur diskusijā tas arī iznāca viss ārā. Okay. Visi uzlabojumi ir dārgi un tie neatmaksājas, kad es labāk tur īstermiņā kaut ko īsti gluži tā nav. Ja? Jo ne visa digitālā klātbūtne prasa milzīgus ieguldījumus. Ja? Te ir ļoti svarīgi. Jā, ir ko tu vari izdarīt pats. Ja? Ko arī minēji. Ir ko var izdarīt speciālists, ko tu pats nevari izdarīt. Dēļ laika, dēļ zināšanām un visam pārējiem. Līdz ar to te ir tāds ieteikums uzticēties profesionālam, pieredzējušam ārpakalpojumam. Kā tu teici, jā, bet saradušies visādi eksperti, jā, tad kam tad uzticēties? Bet te ir stāsts, protams, arī padomāt par to atdevi, jo, piemēram, ja budžets ir no 59 līdz 299 eiro mēnesī, tur dažādās gradācijās, ja, kuru var arī mērīt, un ja tev atnāk pēc tam 2-3 klienti mēnesī, tad tu faktiski jau esi atpelnījis un jau iegūs peļņu. Ja. Lūk, un, protams, ka digitālā vidē daudz ko var arī mērīt. Rezultātu var izmērīt, arī sadarbojoties ar to ārpakalpojumu. Tā kaut kā es ātri izskrēju cauri. Izklausās jau saprātīgi, jā. Piekritīšu, kaut mazas soļus jau varam pieņemt, es teiktu.
Nu jā, un paturpinot, vari visu izdarīt pats, tad vēlreiz, jā, principā, jā, kad tā kā tu teici, mazās devās, jā, bet var. Un, protams, arī atkārtošos, ka ik viens uzņēmums var kaut ko darīt, un ir arī jādara, jā, un ir jāiesaistās. Bet teiktu, ka, jo, protams, ka tad, kad tu pats ieliec kaut kādu video vai ieliec kaut kādu stāstu vai storiju, tas ir tāds autentisks, tas nāk no tevis, tas ir dabiski. Bet tāpat laikā lielās devās, tas ir tas piemērs, ko es teicu par to foršo gulbenes uzņēmēju, nu viņš deg jau ārā. Jā, viņš jau ir pie izmisuma, jo viņš ar to vienu kanālu tur plosās. Jā. Nu, lūk, es teiktu, ka rezultātā, jo, ja tu dari viens pats, rezultātā var būt izdegšana, rezultātā, nu, es teiktu, ka tu vari izdarīt 50% no tā, ko šobrīd prasa spēles noteikumi. Viss. Ja? Un te mēs nonākam pie viena būtiska aspekta par to, ka jābūt skaisti, kvalitatīvi un visur. Optimistā saka. Ja? Kritiķi saka, ka tam nav laika, tas maksā, nav kapacitātes. Ja? Un te tā realitāte, principā, ja, ka nav konkrēta scenārija, ko mēs arī runājam, kas vienam uzņēmumam. Scenāriji dažādi, vai ne? Tā ir. Absolūti. Nu. Katram ir sava kanāla, kuru vairāk meklē, un katram ir savi. Vajadzības, uzņēmuma lielas kapacitāte, visi tie faktori spēlē lomu. Un, principā, mēs HS Marketing to ikdienā redzam ļoti skaidri. Un tas nav ne labi, ne slikti. Tas ir normāli. Jā, un līdz ar to mēs arī principā strādājam uz katru uzņēmumu ļoti fokusēti, saprotot, ko katram vajag, jā, un kādas ir tās vajadzības. Pakāpeniski, soli pa solim, jā, elastīgi atkarībā pēc situācijas. Personalizēta stratēģija katram uzņēmumam. Nu, lūk. Un tāpēc pastāv tie sadarbības partneri, tāpēc pastāv tie ārpakalpojumi, kuriem, protams, var uzticēties, ja, un līdz ar to tad arī nonāk pie tāda laba sadarbības rezultāta, ja mēs runājam par to, kas ir uzņēmumam nepieciešams par to internetu klātbūtni. Nodeva uguņus, baigais monologs. Atdeva viss, kas bija. Valter, tev ir kaut kas par šo, ko es tā ātri... Nē, nu, pa lielam es vienkārši teiktu, nu jā, kā tu teici, nevajag visu uzņemties pašam. Ir citi cilvēki, es, protams, saprotu, ir šajā tirgu ļoti daudzi, kas ir, kā saka, izdarījuši kļūdas, vai nav labi izdarījuši savu pakalpojumu, vai nav ir solījuši daudz, izdarījuši maz. Bet ir arī citi uzņēmumi, kas tomēr ar šīm lietām tiek normāli galā. Un, jā, nevajag visu uzņemties pašam, vajag arī nodeleģēt, lai varētu fokusēties arī uz savām ikdienišķajām lietām. Vai nodeleģēt to laiku uz citiem un par to aizmirst. Īstenībā, es teiktu, ka ir tā, ka daudziem arī maziem vidējiem uzņēmumiem pietrūkst kādi cilvēki, kas pasaka viņiem, ko labāk darīt un kā labāk darīt. Jo tu jau īsti nevari savā virtuvē tu jau zini, kā tu tur pats savā virtuvē neredzi, kas ārpusē notiek. Nosacīt, kā jau arī teica Ričards, 50% mēs tehniski varam izdarīt, bet tas galvenais, es teiktu, ir tas, ka tas arī ietaupīs varbūt laiku, jo, ja mēs, piemēram, ir cilvēki, kas jau paši dara tur kaut ko marketingā un tā tālāk, un uzreiz ir kaut kāds skaidrs plāns, kas arī ļoti svarīgi, es teiktu, kur var visu deleģēt un nolikt katram nosacītos darbus, un arī tev ir speciālists blakus, kas var pastāstīt, ko un kā labāk darīt. Tur es Jo, piemēram, kaut vai mums, kā HS Marketing, mums ir vairāk kā 34 gadu pieredze. Vai ne? Mums ir savi lokālie mēdīji, mums ir starptautiskās platformas, mums ir speciālistu komandas. Ja? Un te ir tas stāsts, ka tas viss kopums veido to, ka mēs patiešām skatāmies uz katru to uzņēmumu individuāli, sākot ar konsultāciju. Ja? Kaut vai, piemēram, arī šis formāts, kādā mēs šodien darbojamies, tā ir konsultācija. Tas ir mēs stāstam, mēs runājam, mēs izglītam, mēs palīdzam galu galā. Ne? Nu, lūk, okay. Tātad
Par Heist Marketing mūsu tas mūsu mērķis patiešām nav pārdot, jā, bet palīdzēt uzņēmumam būt redzamam, būt atrodamam, būt klātesošam, veidot to uzticamību, to stāstu. Jā, un principā, ka tas viss strādā ļoti praktiski un strādā reāli. Nu tā. Ja? Tu kaut ko teiksi? Tā skaties uz mani. Es teiktu, galvenais ir tiešām nebaidīties iet uz lieliem panākumiem. Pat ja tu esi ļoti mazs uzņēmums, ir iespēja izskatīties lieliem un pārliecinošiem kā organizācijai. Vienkārši ir jāattīst tas savs digitālais tēls vai digitālais nospiedums, un tad jau viss būs ok. Jā, es teiktu, ka es piekrītu. Mums jau arī, piemēram, es sāku ar entuziasmu, pats tur liku posts Facebookā, Instagramā. Bet pēc mēneša man apnīk, un tur ir izmirs profils, tas arī nav korekti. Es tādā ziņā būtu jau forši, ka kāds tur sēž un palīdz ar to visu. Okay. Esam nonākuši noslēguma daļā, un tad rezumēsim to galveno. Principā, Valter, tu atgādināji caur optimistu prizmu, cik liels un milzīgs iespējas pavēr šī digitālā klātbūtne, jeb interneta klātbūtne. Ja, tā tad uzņēmums var būt pamanāms, uzņēmums var būt klātesošs, tas, ko es arī minēju. Ja. Savukārt, Aleks uzsvēra, ka ir jādomā par resursiem, jādomā reāli. Ka nevar visu izdarīt uzreiz. Šie ir būtiski faktori, protams. Jā. Un arī par izmaksām ir jādomā, jo patiešām ne katrs spēj kļūt uzreiz par internetu. Tā ir, jā, protams. Lūk, tātad jums abiem diviem zināmā mērā tā patiesība ir patiesībā jums ir taisnība. Samežģījās bišķi. Okay. Un te būtu līdzsvars. Nevis vidusceļš, bet līdzsvars. Lūk, kur ir atslēgas vārds. Līdzsvars. Ja? Un uzņēmējiem es ieteiktu novērtēt savu digitālo klātbūtni, novērtēt savu internetu klātbūtni šobrīd. Vai jums ir mājaslapa, vai jums ir aktīvi profili, vai jums ir vienāda konsolidēta informācija internetā, vai tā ir precīza. Un mēs varam palīdzēt to izdarīt, jo mums ir dažādi rīki, mums ir testrīki, mums ir speciālisti, un līdz ar to tad paskatīties uz to jūsu internetu klātbūtni un saprast, kā veidot to plašāk, kā veidot redzamāku, kā veidot kvalitatīvāku. Tā, tev ir kāds novēlējums beigās? Nebeidziet sapņot. Esiet savu labākā versiju internetu vidū kā uzņēmums un sasniedziet visus klientus, ko jūs varat sasniegt caur savām darbībām. Ok, bet sapņojot arī neaizmirstam par biznesu, ja? Es teiktu, galvenais, tas pats galvenais ir jādara lietas, kas tiešām dod rezultātu vai dod kādu atdevi. Un jāsako, protams, līdz arī rezultātiem. Bet nevar aizmirst arī par mārketingu, protams. Bet ja kaut kas nestrādā, tad kaut kas ir jāmaina visu. Sekojam līdzi, neaizmirstam par biznesu. Burvīgi. Ceru, ka jūs, tie, kas mūs skatījās, klausījās, mazie vidēji uzņēmēji un ne tikai, ka guvāt vērtīgas atziņas, jeb ieklausījāties dažādos viedokļos, aspektos, tajos spēles noteikumos un sākāt vismaz aizdomāties par šo, un mums ir priekšlikums, vai ne? Tieši tā. Un tas priekšlikums ir tāds, ka mēs kā ikdienā kā komanda darbojamies, un tiekamies ar mazajiem vidējiem uzņēmumiem, konsultējam. Protams, arī tad veidojam tās personalizētās stratēģijas, un mums ir priekšlikums. Jūs varat pieteikties uz individuālām sarunām, konsultācijām par jūsu uzņēmumu internetu klātbūtni. Tātad, vai jūs vēlaties ar Aleksiju, vai jūs vēlaties ar Valteru, vai jūs vēlaties ar mani, jums ir iespēja. Bet ir vēl viena interesanta lieta. Mēs aicinām uzņēmējus uz mini diskusiju. Tātad, principā, līdzīga tikai īsākā formātā, apmēram uz 30 minūtēm dažādu nozares uzņēmēji, pieņemsim, tas formāts būtu 3 līdz maksimums 5 uzņēmumi vienā video tiešsaistē,
kur mēs arī esam klātesoši, un mēs padiskutējam, paskatāmies uz katru jūsu uzņēmumu, to internetu klātbūtni. Jūs savstarpēji arī padalāties ar savu pieredzi, uzdodat jautājumus, un tādā diskusiju formā, iedvesmojoties vienam no otra, nonākam pie tā vai cita arī rezultāta. Tā kā jums ir viss iespējas, rakstiet, sūtiet savus ziņas uz mūsu e-pastu, un vai nu tiksimies individuāli ar kādu no mums, vai šajā formātā, kas ir mini-diskusijas. Citādi visādi, no Hais Marketing puses mēs sakām, lai jums izdodas tas, ko jūs ikdienā patiešām darat. Tas ir tik burvīgi un vērtīgi, un lai jums patiešām ir panākumi, un noteikti domājiet jau šobrīd, kāda ir jūsu uzņēmuma interneta klātbūtne, digitālā klātbūtne. Tiekamies!